Čau visiem! Mēs šodien atbildēsim uz daudz dažādiem interesantiem jautājumiem par Pūr Baltikas Burno Challenge, kas notiks 27. jūlijā Priekulas lidlaukā. Īstenībā gribu pateikt milzīgi paldies, jo šo pasākumu mēs varam organizēt tikai tāpēc, ka ir tik daudz forši cilvēki, kas ir gatavi ierasties pie mums kopā un uztaisīt tādu, tiešām krutu tusiņu. Un, jā, ir daudz tādu jautājumu, es domāju, gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem, gan varbūt, kas tagad domā, vai grib braukt uz pasākumu, vai negrib, tad vienkārši ir visādas lietas, kuras ir daudz lietas, un mēs viņus šodien gribam izrunāt. Mēs iepriekš Instagramā jautājām, lai uzdod mums tos jautājumus, un arī šeit video aprakstā, video lejā komentāros īstenībā būtu forši, tu ierakstīt kaut kādus jautājumus, kurus mēs šodien neatbildējām, un uz priekšu mēs atkal varēsim uztaisīt kaut kādu video, kur mēs atkal tos jautājumus paņemsim. Un tad pie mums šodien ir brīnišķīgā Zane, aplausī, un Robs studio. Man arī būs aplausi. Jā, piedod. Un jautājums, kāpēc Robs studio ir šeit? Tāpēc, kad viņš ir atbildīgs par visu to auto eksotisko parku. Un viens Roberts Burnautā vairāk močīja un viens pa eksotisko parku. Un Zana ir tā, kas visu to notur līmenī, lai būtu... Rājās viņi, jā, pa vidu, lai būtu viss čotka. Un, protams, ir vēl ļoti daudz cilvēku, kas pieslēdzās un palīdz, par ko milzīgs paldies, bet šodien mēs te varējām būt tikai 3. Gribējām vēl, lai mēs esam kublākā skaitā, bet tas nebija iespējams, bet cerams, ka varēsim atbildēt uz visiem jautājumiem. Un tā, Rob, kā iet? Man iet ļoti labi. Paldies, ka pasauc. Un visi tie, kas domā braukt vai nebraukt, es biju pats pagājušajā gadu pirmo reizi, un man nenormāli patīk tas viss pasākums īstenībā. Dzīvē ir daudz stilīgāks nekā visos video, tā kā šogad es domāju, ka būs vēl foršāk tā, kā es palīdzu organizēt šito pasākumu, un visas silti aicina, es domāju, ka ļoti forši būs. Kā tev iet, Robi? Baigi labi. Mēs paralēli, protams, Pūr Baltikas Burno Challenge šobrīd aizvedam ļoti daudz YouTube projekts aktīvus, un tāpēc ir milzīgs prieks, ka Zane, riktīgi kā sarkai zolām to pasākumu paņēmas un darbojās, lai viss notiktos. Tā kā, Zane, kā tev iet? Ļoti labi. Es esmu ļoti priecīga, ka Roberts uzņēmās eksotisko parku. Tas tāds sloks no manīm nost. Tā kā paldies liels. Būs forši. Es domāju, ka būs forši. Rob, paldies tev. Lūdzu. Pagājušajā gadā jau eksotiskais parks likās diezgan tā kā forši un pārdomāts, un man likās, ka ļoti daudz interesantas mašīnas tur bija priekš Latvijas. Tā kā, ja jums kādam, un ja jūs atrodaties, pieņemsim Daugavpili, un jums liekas, ka ir baigi tā jābrauc, tad saņematies, jo tur reāli daudz cilvēku novērtē, bija foršas nominācijas. Un starp citu bija cilvēki atbraukuši no ārzemēm, no Anglijas, no Vācijas, un arī, tā kā, ja jums ir tālu no Daugavpils atbraukt, tad hei, jā, tas nav tas trakākais. Labi, davai, nevilksim gumiju, vienkārši sāksim atbildēt kaut kādiem jautājumiem. Zana ir salikusi ne visus jautājumus, bet tos, kas ir tieši par Pūr Baltikas Burno Challenge, jā, visaktuālākie, jo ir tādas lietas, kur savādāk ir tāda mazliet nesaprašanās par to, ka jūs domājat tā, un tad īstenībā mēs gribam pastāstīt, kā ir īstenībā, jo vispār tas pasākums ir tāds Pūr Baltikas pasākums, un daudz nesaprot to, ka vispār biļešu cena, mēs negribam tā kā kruķīt to cenu milzīgi lielu, un lai nebūtu Pūr Baltikas, bet tur aiziet baigi šikot un baigo peļņas pasākumu arī mēs negribam, lai tas nebūtu kāds peļņas biznes, bet vairāk kā vienkārši, ka visi to var atļauties, tāpēc tas ir Pūr Baltikas Burno Challenge, un līdz ar to ir arī kaut kādas lietas, ko mēs nevaram izdarīt, un par to mēs izrunāsim vēl, jā. Tā, pirmais jautājums tie būs par laikiem, piemēram, no cikiem ir ieeja skatītājiem. Jā. Pats pasākums sākās 12. un ieeja skatītājiem būs no 10:00, lai laicīgi mēs varam visi noparkoties un jau sākt iejusties pasākumā. Un dalībniekiem tā kā ieeja būs no 9:00. Tātad no 9 līdz 10 visiem jau jābūt uz vietas, jāreģistrējās, jo pēc tam būs ļoti sarežģīti iebraukt teritorijā. Jā. Vispār aicinām ātrāk ierasties pasākumā, jo tas tikai būs plusiņš, jo pagājuši gadu mēs, lai arī es ļoti atvainojos par visādām rindām un tā tālāk, kas bija, bet
uz tādiem lielākiem pasākumiem visi ierodās vienā laikā. Tas visu laiku tā būs. Mēs nevaram no tā izbeigt. Un tiešām sorry tiem, kam tur sanāca ilgi gaidīt, kad varēs iebraukt, noparkoties un tā tālāk. Bet vienkārši braucam laicīgāk. Un nebūs tāds čakers. Tā kā, jā. Pagājušajā gadā jau bija, man liekas, 40 auto, vai ne? Eksotiskajā parkā? Jā, šogad arī tas pats. Nu jā, tos visus auto jau vēl jādomā, kā salikt. Nu jā, tāpēc tas uz 9 visiem būtu, lai līdz tiem 10 visi bija gatavībāk ierodās skatītāji, lai nav tā, kad tad jārēķina arī dalībniekiem, cikos viņiem ir jāizbrauc no savas pilsētas, lai viņi būtu 9, jo rindas bija ļoti garas, ārpus pat Priekulas ar mašīnām skatītāji. Tas liekas kosmos vispār. Paldies visiem, kas atbrauc uz Priekulas vietu, kur iespējams jūs iepriekš nekad neesat bijuši, un tagad jūs atbraucat un kopā mēs ietusējam, un tas ir reāli, es to nevaru tā pateikt vārdos, bet tas ir ļoti skaisti, ka mēs varam šitā satikties Priekulas lidlaukā kopā. Tad mēs varbūt varam par eksotisko parku tagad parunāt. Jā, Rob, šauj ārā. Piemēram, cilvēki prasa, kas šogad būs žūrijā. Žūrijā būšu es, bet ne es viens, es būšu vēl kaut kādiem foršiem čaļiem. Kādiem čaļiem foršiem es būšu? Vai to mēs vēl nesakām? Stilpolicija, jā. Īstenībā mēs to varam pateikt. Tas nav beigies noslēpums. Mums žūrijā būs, Gvido, Normunds Švābi. Es nezinu, kurš no... Vienkārši Normunds Švābi, jūs zināt, čali, kas mums mēģināja tajā mikrā nogalināt tas YouTube video. Viņš vienkārši tajā brīdī, ka viņš kaut vai pieskarās tā kā mazliet alkoholam, viņš kļūst par Gvido tajā brīdī. Un es nezinu, kurš ieradīsies pasākumu. Es ļoti ceru, ka tas būs Normunds. Bet, ja būs iegriezīsies kaut kāda balīte, tas varētu arī būt Gvido. Es saku, mums vajag Gvido. Mums vajag Gvido? Gvido ir tāds uguns vienkārši. Jā, es nezinu, vecīt, tu īsto Gvido, man liekas, neesi redzējis līdz galam. Tāpēc es divreiz padomāju, ko tu gribi. Un tad vēl būs Jānis Taukulis. Jā, Jānis Taukulis, kas ir diezgan stands pasaulē zināms čalīts drifto arī un tiešām mācēs novērtēt tur daudz visādas lietas. Un viņam arī patīk ne tikai BMW, tā kā viss kārtībā. Un vēl Kristaps Krauna. Jā, Kristaps Krauna čoks, ko jūs noteikti esat redzējuši. Pagājušajā viņam bija stila policija, jā. Viņam bija tā policija 46. Šogad būs cits dizains, vismaz tā iet runas, un nezinu vēl kāds dizains, bet tas atkal būs interesanti, kā viņš uztaisīs to super zemo 46, kas ir uz baloniem. To mēs arī noteikti redzēsim Pūr Baltikas Brno Challenge'ā. Tā kā, jā, tā būs galvenā žūrija, kas visu vērtēs, un jā, mēs tur nav tā, ka visi ir noraut bembisti, ir skaidrs, ka visiem, pašam Jānim ir gan Audi, gan BMW, tā kā viss kārtībā. Man ir gan BMW, gan Mercedes, tā kā. Jā, viss ir ļoti labi. Nē, tur čaļas sapratīs un visu vērtēs, kā vajag. Nē, pagājušajā gadā jau nebija tā, kad tik ņem tur tikai BMW, tur bija ļoti daudz interesants mašīnas, vienkārši. Kas dabūja pirmo vietu? BMW. Man liekas, ka BMW, tas tā 5. sērija beigās dabūja to pirmo vietu. Bet, un otro? Un otro, man liekas, otrā vieta gan nebija BMW. Tur bija interesants ļoti daudz mašīnas, bet arī no 40 mašīnām nav tik viegli izvēlēties to pirmo vietu. Un viņas visas ir tā kā labas un interesantas savā ziņā. Pieņemsim, ir kaut kādi faktori, to, kad tu beigās izvēles to pirmo vietu, tad tu sāc domāt, vai tu pats gribētu sev tādu mašīnu un visas tādas lietas. Tā kā tie, kas tik top tajā 10, kad jau izbrauc tur ārā, tās visas ir mašīnas, kas jau varēja dabūt pirmo vietu. Vienkārši tur jau pēc tam aizgāja gaumas jautājumu. Tā kā tā. Es atceros, ka es biju CC Nation žūrijā, ka man uzticēja, bija nenormāli grūti, jo tur ir tā, ka pēc kādiem tad beigās kritērijiem mēs to bliežam, cik viņš ir pavadījis laiku vai cik rets tas ir autiņš. Un tā kā visas tās automašīnas ir super salaizītas un super piedomāts pie visu kaut kā un ir ļoti grūti. Ir grūti. Tā tik liekas, ka mēs tur pastaigājam, pākstījāmies, bet es pieņemsim pirmo reizi biju žūrijā tādā nopietnā pasākumā, un es ļoti nopietni tam visam pieķēros. Un tad, kad tur pieņemsim, mēs dēvām tās pašas nominācijas, tā kā gribējās točin tam zemākajam čokam iedot to nomināciju, vai pieņemsim tās 1., 2., 3. vietas. Mēs jau tāpēc arī tur bijām vairāk, jo ir jāatrod tā kā tur vidusceļš kaut kam starp vairākiem cilvēkiem. Pieņemsim tas pats, kad gribējās. Man, piemēram, patīk tā bija, man liekas, Mazda
un viņi bija tādā varavīksnes krāsā. Man viņi ļoti patīk, bet mēs ar citiem žūrijas locekļiem vienojāmies to, ka tā mašīna tomēr bija interesantāka. Tagad jāatrod vidusceļš. Man liekas arī forši, kad Roberts pagājuši gadu bija, un te viņš redz tos plus mīnus, un ka šogad varam jau vēl foršāk, un arī nominācijas dažādākas. Jā, būs noteikti vairāk nominācijas. Un būs noteikti vairāk balvas, un tad varbūt kāds, kas tagad skatās, hei, vai es vēl varu piedalīties? Jā, var sūtīt savu pieteikumu. Mēs arī video aprakstā atstāsim e-pastiņu, kur ir jāsūta. Un sūtiet, kā tur ir jāsūta? Kas tur ir, kāds tas e-pasts, kas viņam jādara? Vienkārši pieteikums eksotika un mašīnas bilde. Un ko tas aprakstīns pa mašīnu, ne? Tie čaļi, kas atbrauks ar saskrāpētām mašīnām, es nezinu vēl kā, bet es jūs sodīšu. Tā kā lūdzu visus izstādes sapulēt mašīnas, tas priekš manīm ir ļoti svarīgi. Paldies. Priekš to biznesu, jā, tu gribētu. Tas arī faktors. Tie, kas nezina, Robs pulē, detailings, viss pārējais, un viņam ir YouTube kanāls, visi jau gan jau zina, bet noteikti es arī atstāšu aprakstā, iečukojot viņam baigi par šie video, var iemācīties, kā to lietu darīt pašam, ne? Apmēram iemācīties vairāk redzēt, kā tas viss notiek, es tur parādu, pastāstu, tā kā tādā ziņā. Tā kā mums ir Robīvorks un mums ir Rob Studio, un mēs esam tā kā, esam gandrīz tā kā mazais brālis viņam. Viņš ir tā kā man mazais brālis. Vispār YouTube kanāls uzsākās manējais ar ļoti intensīvu, tā kā ne Robi piedalīšanos, bet Robs bija tāds liels spēriens pa pakaļ. Tāpēc, kad man jau vairāk čaļi teica to, kad vecīt, tev tur patīk filmēt, davai sāc video, un tad jūs atceraties, varbūt bija Robim video, kur viņam Subārs tur sapucējās, un viņš sapucējās pie manis. Un tad, kad mēs taisījām visu to filmēšanu, viņš saka, vecīt, tu esi tik harizmātisks čalis, tev viss kaut kas interesants notiek. Tā kā davai sāc savu YouTube kanālu un būs tā kā kaut kas interesants. Un pirmais video, ko es izlaidu, bija bez runāšanas, bez harizmātismu. Tā kā tur bija vienkārši pulēšana. Es aizsūtu Robim, un viņš tāds vecīt, neviens to neskatīsies. Un es jūtos tik sašuts, bet tad Robs man to pateica, un es izmainīju visu to satura veidu. Ir pagājis kāds laiciņš, un kāds arī skatās. Jā, labs. Paldies tev, vecīt. Vecīt, paldies tev, kad vairo to YouTube tā kā komunu Latvijā. Un tā Kustību. Jā, vajag. Labi, davai pie jautājumiem. Jā, davai. Tā, ko mēs te vēl varētu... Viens no populārākajiem ne jautājumiem, bet ieteikumiem ir vairāk ēdinātāji, ko mēs arī noteikti ņemsim vērā un centīsimies šogad paplašināt ēdināšanas klāstu. Jā, mēs sapratām pagājuši gadu. Daudzi palika badā un arī, ka bija tās garās rindas un netika uz šovu, jo vienkārši stāvēja un gaidīja. Man bija ļoti žēl, ka tajā brīdī, kad man bija laiks starp... vērtēšanu burnautā un tad aiziet pafilmēt kaut ko priekš YouTube. Es sapratu, ka man bija ritīgi žēl, ka tie cilvēki saulē vienkārši cepinājās un milzīgās rindās stāvēja pēc tā savu spaiks. Tu esi izbadējies un tu vēl stāv garā rindā un saulē cepinēs. Tas ir tāds, ka paldies jums reāli ordeni vajadzētu iedot par to, ka jūs esat tik beigās jūs varat pateikt, baigi forši paldies, kad uztaisījāt, bet es zinu, ka ir lietas, pie kā vajag piestrādāt. Mēs noteikti pie tā piestrādāsim, jā. Mēs mācamies. Mēs arī. Jā, atsevišķi respekts tiem, kas izstāvēja to rindu, jo viņi bija tiešām ļoti gara. Jā, un mēs īstenībā, mēs arī tolets paņēmām vairāk, lai būtu foršāk, jo pie tā mēs arī redzējām, ka tur ir kaut kāds rindas toletēm, tur mēs paņēmām vairāk tolets, lai būtu, un arī, kur rokas nomazgāt, un nekad ārā. Tāds vienkārši liekas, jums varbūt atbraucot uz pasākumu, liekas, pierasts, un tā vienkārši jābūt, bet mēs mācāmies ar katru gadu, un mēs vēl mēģinām tā, lai mums nav jāceļ tur baigais kosmos par tām biļešu cenām, bet mēs varam, tur 2 eiro uzlikt virsū, un mēs varam tur paņemt tur tādas lietiņas, tās pašas toletes salikt vairāk un tā tālāk. Tā, lai vienkārši mums būtu foršāk, ja mēs baigi cenšamies fonā, ko jūs neredzat, tiešām Zana arī visu laiku štuko, kā visu to izdarīt tā, lai jums būtu foršāk atbraukt, bet skaidrs, ka kas jak ir un viņi būs, un tas ir, kā visu laiku mēs varam palikt zem pūru Baltikas to tēmu, kad mēģinām par tādiem mazākiem līdzekļiem to visu darīt, jo ja mēs atgriežamies pie biļešu cenas, tad, ja būtu cena kaut kāda 50-60 eiro, tad, varbūt bērnu biļetes tur lētāks, bet tad es iedomājos tās ģimenes, kas brauc no tāluma, degviela, biļetes, viss ēšana un vēl kaut ko gribās tur paņemt. Nākšanšana, ja tu paliec. Tas ir kosmos. Mēs gribam, lai tas ir tāds
ļoti adekvāti visiem maciņiem un tā tālāk. Tā kā demokrātisks Pūr-Baltikas pasākums. Līdz ar to mēģiniet varbūt mazliet piedodiet par kaut kādiem kasikiem, mēs reāli cenšamies un tā tālāk. Bet jums jāpaskatās nedaudz no savādākas skatu punkta, kā iedomājieties, cik gads tas notiek un no, pieņemsim, sēdz drift pa grants ceļiem gadu laikā, tā kā kas jums ir vairāk gadu laikā izdevies, tā kā cik tas pasākums ir liels un pat tik maziņa cena, tik daudz ko piedāvāja, tā kā jums jau arī par to atsevišķi respekts, jo tā cena ir maziņa un tas pasākums ir amazing. Jā, tu paņem kafiju, kaut kādu smalkmaizīt un tev reāli sanāk tas pats, kas ir vien bijis. Tas viss reāli tīri balstās uz to, kad ir forši communities tev apkārt un kad cilvēki actually brauc tās mašīnas rāda, drifteri brauc, skatītāji brauc un es domāju, ka ar katru gadu tikai arvien krutāks paliks un tad jau Burnauts būs krutākais pasākums ar laiku. Pēc gadiem pāris. Paldies, Esīt, bet te vislielākie nopelni te ir Zanei, tāpēc, kad skaidrs, jā, mums ir fantastiskākais communities ar visforšākajiem cilvēkiem. Tiešām, tā auditorija un visi tie cilvēki, kas ir apkārt, dēļ kā mēs vispār to varam darīt, bet man fiziski nebūtu laiks būt tam galvenajam organizatoram, tāpēc tā ir Zane, par ko tev milzīgs paldies, un mēs to tev visi esam miljonus reizes teikuši, jā, jo, tas ir, jūs nevarat iedomāties, kāds stress un kāds čakars ir. Jā, tagad es parunāšu. Jā, Rīk? Es gribu pateikt, ka tas nav... Zini, kā darām, tā kā viņi rāda šitā te? Man tāpat ir ar savu braucam. Rasi, tas jau ir ne jau mans nopelns. Tas ir arī tie cilvēki, kas piedalās, jo, ja nepiedalītos cilvēki, mums jau nesnāks pasākums. Visi tie braucēji, kas atbrauc atrādīt mašīnas. Nebūtu, kur piedalīties, ja nebūtu Zane. Jā, tieši tā. Labi. Turpinam pie reizes par to ēdienu tēmu. Normāli, ne? Kad cilvēki prasīja saldējumu bodīti. Tā kā, ja ir kāds no skatītājiem, kas tirgo salčuku, var pieteikties kā tirgotāji. Ir tikai viens bet tam visam. Obligāti jābūt free saldējumu pieeja man un Robim. Mums ir... Tu arī gribēs? Tev nebūs laika. Bez rīndas, lūdzu. Bez rīndas, jā, ka mēs varam piet un dabūt salčuku. Tu arī gribēs? Tā kā saldējumu mēs meklējam rītīgi, tas būtu baigi forši, mums būtu kāds saldējumu tirgotājs. Bet vajag tādu garšīgu un ar vairākām garšiņām. Jo man, piemēram, ja būs tikai šokolādes, es būšu bišķi vīlies. Kas ir tavu mīļākā garšiņa? Es pat nezinu, man kaut kāda banāna saldējuma, tur Oreo, šitādi, kas ir riktīgi saldējumi, man patīk. Jūs dzirdējāt, ja? Jā. Labi, tālāk. Ļoti labi. Tā. Ko mēs tev Tad tas, varbūt, kas patinuši kaut ko nesaprot, mēs atbildam uz Instagram jautājumiem, kurus mēs atbildējām Pūr-Baltikas Burno Challenge. Mēs atbildējām, bet ievācām, un tagad mēs ejam tiem populārākajiem, kas vairāk ir saprasīt. Un tu noteikti ieraksti te komentārā savu jautājumu, varbūt, kuru mēs neesam atbildējuši, un mēs tad citā video varēsim par to parunāt. Tātad... Ieteikumi un jautājumi par tribīnēm. Cilvēki prasēja, būs tribīnes, ka būtu forša tribīna vai sēdvietas vai ekrāns, kur var redzēt notiekošo. Šeit atkal mēs varam atgriezties par tām biļešu cenām, jo, ja mēs gribam tribīnes, tad, protams, biļets nemaksās 10-12 eiro, tas būs augstāk, tad līdz ar to būs vēl ierobežotāks skatītāju skaits, jo jums ir jāatcerās, kad mums, kā organizatoriem, izmaksas ir diezgan liels par tām pašām toaletēm, arī ģeneratoru elektrību, jo uz lidlauku nav elektrība. Mums tas viss ir jāpērk par visu, par katru labu, pa kreisi ir jāmaksā, un tribīnes ir ļoti dārgi. Jā, es ar tādu mazu ielikumu, tādu iespraudumu viņu mazu iekšā. Jā, es tā atļauju. Varu? Jā, paldies tev liels. Tātad mēs īstenībā apjauc, mēs kā augam, mēs gribējām, davai, uztaisam tribīnes apkārt. Zini, tā kā getiņam arī liekas, tik krūt kaut kādas lielās tādas salikt apkārt. Es domāju, tas būtu forši, un tad mēs parunājam ar tiem, kas liek tās tribīnes, un tad mēs saprotam, ka mēs nevaram atļauties. Mums vajadzētu biļešu cenai būt kaut 40-50 eiro, un tāpatās mēs nevarētu visu sasēdināt, kas tur gribētu. Tā kā mums tad, es nezinu, kā, fiziski. Un es sapratu, ja tai pašai ģimenei tur kaut kādi 300 eiro jāiztērē kopā, lai atbrauktu, tas nav reāli. Tā kā, zikā, jā, mums ir viens mazs, kā mēs mēģināsim to visu sakārtot, bet, ko es gribu pateikt, Burnauts ir pats galvenais, bet būtu forši,
ja mēs arī tā kā plūstam pa visu to teritoriju, būs daudz visādas aktivitātes apkārt, ir tas pats Stēns parks, kur Robs taisīs tusiņu, ir tas burnots, un tad mēģinām vienkārši pakursēt par to visu pasākumu. Bet mēs izdomājam tas, ko mēs varētu tādā lētākajā Pūr Baltikas variantā izdarīt, ir salikt kaut kādus piekabītus kaut kur, lai varētu mazliet tie cilvēki, kas grib pakāpties un lai būtu mazliet vieglāk redzēt, jo skaidrs, kas arī saprotas atnāks pasākumu. Mēs tagad aizējam, es gribu pasīties burnotu, tur vienkārši pilns ar cilvēkiem, un tu tagad domā, hei, es dzirdu kaut ko, kāds varbūt akmeņus uzlido gaisā, un tas arī ir viss. Es jūs ļoti labi saprotu, bet arī saprotiet to, ka par tiem 12 eiro mēs nevaram uztaisīt tribīnes, nevaram tur tiešām ekrāns salikt, kas arī ir kosmos vispār paņemt, jo tur vajadzētu LED ekrāns, lai varētu saulē redzēt, jo parastie kaut kādi tur tas nestrādāt. Un vienkārši to mēs nevaram atļauties. Un tā nav kaut kāda, es negribu te čīkstēt, un mēs tur nevaram. Mēs jau varētu, bet es neticu, ka gribēsiet mēs varētu, ja biļešu cenas būtu augstākas. Jā, bet es neticu, ka tad baigi pazūd tā vispār tā festivāla jēga, jo mums ir pietiekoši daudz pasākumi, kur cenas ir lielas, kur es braucu, kur ir gan ekrāni un viss pārējais. Šis ir riktīgs Pūr Baltikas pasākums. Man pagājuši gadu riktīgi traucēja. Es ātri par to, ka ja kāds tuvumā dzīvo Priekulē un ir smagās tehnikas piekabas, droši sazināties ar mums. Jā, mums vajag. Nē, nopietni. Arī tajā pašā epizodē, kas ir aprakstā, nāciet palīdzēt. Jums ir piekabas kaut ko, kur cilvēki var pakāpties un skatīties pasākumu noteikti reāli. Jūs izručīsiet. Tas ir rītīgi svarīgi īstenībā. Jo skaidrs, jābūt kaut kur apkārt Priekulē, savādāk jums nav izdevīgi atbraukt. Džipu bīteri. Kur var kāpt kaut kāds piekabīts, kaut kas, varbūt kaut kādu uzņēmumu klausās, kam ir, mēs varam kaut kādu šautot jums iemest un salikt tās piekabas. Piekabītēm var reklāmiņas savus uzņēmumus. Jā, tieši tā. Tā kā mēs darīsim visu, lai tiem mūsu skatītājiem būtu foršāk, tā kā droši atsaucaties. Un sorry visiem, kad ir kaut kāda mīnus atkal, bet mēs ir lietas, ko varam izdarīt un ko nevaram. Tu gribēji ko teikt? Jā, pagājuši gadu riktīgi tie dūmi traucēja redzēt. Tā kā tie dūmi bija tik daudz, ka mašīnas nevar redzēt. Ko jūs ar to darīsiet? Mēs putekļu sūcēju pieliksim. Mēs paņemsim Milwaukee lielo putekļu sūcēju. Es ceru, ka būs mazs vējš. Tas jau kā kur dienu sanāk. Bet zin kā ir, Robi? Var arī nebūt vējš. Nē, pagājuši gadu bija episki. Tā, kad bija tas trakais 36. melnais, viņš tur, man liekas, uzkūpināja. Jā, tas bija psihopātiski. Nē, tas čāls, kā viņš mauc, tas bija vietējais. Viņš ir priekulnieks. Ingars, jā? Ingars Kristuts, jā. Viņš tas, kā viņš tur noplosījās, un arī tie, kas grib burnotā piedalīties, vēl kaut kādas vietas ir, jūs varat, jums ir interesanti tački un gribat uzkūpināt. Droši rakstiet arī uz e-pasta, kas būs video aprakstā. Ir jau 10, vēl 6 tātad. Vēl 6 dalībnieki, jā? Jums ir interesanti automašīna, gribat vienkārši tusiņu uztaisīt, tur pakūpināt, droši rakstiet, vēl ir vietas, mēs gaidām pāris interesants pieteikumus. Un jā, tad būs piln buķeti. Ko tur tā sasmējies? Ingars ir monstrs. Vienkārši priecājos par to, kā viņš samučīja pagājuši gadu. Jā, šogad arī būs? Nav pieteicies, bet viņš arī pagājuši gadu, man liekas, 2 nedēļas pirms pasākuma pieteicās. Ingars gan jau saprata, ka šis bišķi pat rāk motors iet. Vietējais, tā kā viņš nepieteiktos, viņš neieši kaut kur blakus laukā to visu parādīt. Visi jau zina viņa spēku, tā kā viss kārtībā. Jā, kas mums tālāk? Vai būs Robja žurka? Viena Noteikti. Būs. Kura? Ne tā, kur jūs gaidat. Būs Violeta žurka, bet viņa būs tā kā labākā stāvoklī, nekā jūs viņas tierasti redzējuši. Varbūt es kaut kur jau redzējuši, esam nopublicējuši, bet esam investējis, es nezinu kāpēc, bet investējis tajā automašīnā līdzekļus un viņa būs arī, ja es viņu līdz tam laikam nebūšu kaut ko sliktu. Visticamāk, ka nē, ka man nebūs laika viņai nodarīt pāri līdz tam pasākumam. No kāda grāvi, jā, es domāju, tā grāvi sezona jau par ziemas laikā, tā kā viss kārtībā. Būs tā žurka būs, un būs, varbūt būs arī žigulīts, un vēl pāris mašīnas izliksim, noteikti rozā multiple būs. Vai kadīs būs. Vai kadīs, es domāju, ka mēs varētu arī atvilkt vispār ar kaut kādu krānā, kaut kur iesiet, mēs viņu varētu ielikt, jā.
Ar Mārtiņu. Mārtiņš, es nezinu, vai Mārtiņš būs, jo ja viņam iekrīt sacensības, viņš nebūs, bet ja būs, tad jūs viņu redzēsiet tajā kadījā krānā karājoties visticamāk. Tā kā jā, tā forši. Vai brāļi Bērziņi būs? Brāļi Bērziņi es ļoti ceru. Es ļoti gribu, lai viņi ir, bet viņi ir ļoti tādi saimnieciski džeki. Un, īstenībā tas ir ļoti tāds ražas laiks. Tas ir ražas laiks, un tad ir jāskatās, vai viņi varēs visi atbraukt, vai viņi sadalītā variantā gribēs braukt, jo ir viss, tad viss. Tā kā tas ir jautājums, es ļoti gribu viņus te redzēt, bet tas nav no manis atkarīgs, jā. Tad vēl ir par balvām jautājumu, kādas šogad būs balvas. Man nevajag aiziet atnest to... Pirmā gada balva. Mums ir balva, jo ir par ko pacīnīties. Jā, pirmā gada. Mums otrā gada šeit. Nav šeit. Haralds nav mums uztaisījis. Haralds nav atvedis, jā, uztaisījis. Jā, mums arī prasa, vai ir noteikti tēma trofejām, te noteikti Haraldam būtu ko parunāt. Viņš varētu izpausties. Jā, Haralds ir viens no tiem džekiem, ko mēs kaut kad arī parunāsim šeit pirms pasākumu. Es ļoti ceru, jo viņam būs ko pateikt par visām balvām. Viņš šito balvu. Jā, viņš ir šito visu brīnumu uztaisījis, un tas ir džeks, kurš mums taisa no metāla šīs te balvas, un katru gadu viņš ļoti piedomā pie tā. Un ne tikai vienkārši kaut ko uztais, bet viņam tur ir tāda fiška apakšā, un tas ir tiešām ir vērts atbraukt, pacīnīties par tām balvām, jo viņas ir ļoti, ļoti īpašas, un tur džeks ir mēnešiem, viņas ir taisījis un tā tālāk. Tā kā šautauts Haraldam, viņš ir visspicākais metāla meistars, un pat ne metāla, viņš visu kaut kā uztaisīja. Es atceros, kā mēs pirmā gadā es viņam aizsūtīju bilžu variants, ko mums vajag, tādas mazas kaut kādas tur atslēdziņas. Un viņš atved tās pirmās balvas, man liekas, tā vienkārši. Es biju šokā, jo bija tā, es iemetu Instagramā, kā mēs par Haraldu iepazinām, iemetu Instagramā, hei, mums vajag, lai kāds balvas uztais kaut ko. Un kaut kāds čels ieteica viņam uzrakstīt, viņš tur uzrakstīja. Es ar kaut kādu citu čelu vēl runāju, ka varētu, kurš teica, ka kaut ko varētu taisīt. Un tad Haralds, viņš teica, ka jā, varētu, bet sākumā nevarēja saprast, cik viņš ir nopietni. Zin kā ir citreiz visi tie sapņotāji, kas kaut ko dara, bet reāli viņi neko nedara. Un tad Haralds, kas viņš sāk spridzināt, visu to saprast, uz ko viņš ir vispār ir reāli, cik viņš jaudīgs ir. Paskatieties šito visu pasākumu, tas ir. Zin kā, pagājušajā gadā nemaz nevarēja tā kā pēc bildēm saprast, cik tās visas balvas ir jaudīgas, jo tā, kad tu viņas ieraugi dzīvē, viņas ir vienkārši milzīgas, tā kā un ļoti tur daudz detaļas iekšā, kurš tu izskrolojot cauri, tu neredz. Detaļa īstenībā, jo pagājušajā gadā tur bija tās skrūvītes dažādās krāsās, un Haralds stāstīja, kāpēc tur arī tas stāsts īstenībā būtu forši tiešām viņu dabūt. Jā, mēs viņu dabūsim šeit, lai viņš pastāst. Es domāju, ka tas būtu forši, viņš arī varēs nospoilot kaut kādas pāris idejas bez savas plānas šī gada balvām. Un ja tu vēlies dabūt vienu no tiem Haralda lielajiem darbiem, tad tev noteikti jāpiedalās uz burnotu, un to tu joprojām var izdarīt, atsūtot mums e-pastu. Tāds jautājums, Haralds varētu arī eksotiskā parkā kaut kādu? Nē. Tur ir tikai viņš ir burnotam. Es saprotu, Haralds ir noslogots. Nē, viņam jau ir savu darbu. Bet mēs būs arī eksotiskam parkam, bet ne tik, protams. Ne tik krūti. Nē, tur būs forši, mēs par to kopā visi tiksim galā. Pagājušajā gadā arī bija rīktīgi smuks balvas. Un arī ne tikai balvas, bet arī tādas vērtīgas lietiņas, ko vēl tālāk mēs varam iedot cilvēkiem. Ņemot vērā, ka mums ir tā eksotiskā parkā, mēs pat neprasām naudu. Dalības maksa, kas ir, man liekas, tas, kas man liekas, kā vajadzētu būt, jo es zinu, ka daudz pasākumu es negribu mest tā kā riktīgi šito te mazo akmeni viņu tajā lauciņā, bet daudz taistos pasākums tā, ka viņi izģērb to nabaga čali, kas atbrauc uz to savu mašīnu, paņem ļoti daudz naudiņu, un pēc tam tā kā vēl peln uz to, ka cilvēki brauc un skatās tās mašīnas, un beigās viņiem iedod diplomu kaut kādu. Tad tas mūsu variants ir tāds, ka mēs gribam, lai atbrauc cilvēks, kam mēs vispār neko neesam paprasījuši, pasakam milzīgi paldies, ka viņš ir reāli atradis laiku. Tad mēs viņam vēl gribam iedot kaut ko vērtīgu, kas ir kaut kas tiešām vērtīgs. Kaut vai tikai nominācija, tas jau arī, man liekas. Jā, iedot godu vai pašiem labākajiem iedot arī kaut ko vērtīgu, kas ir tā kā naudas, vērtīgs. Protams, katra tā nominācija, tas jau netiek arī tāpatās. Pagājušajā gadā mēs līmējam uzlīmes uz stiklu, un tas jau netiek tāpatās iedots, tas tiek izvēlēts no... Dievs viņš zina, cik Zanei sūta daudz automobīļus dažādas, bet no 40 auto, kad tevs auto ir special ar konkrētu lietu, tas jau, manuprāt, ir diezgan daudz.
Tā kā mēs jūs ļoti, ļoti gaidām, vēl varat iesūtīt arī, jo jums ir forša mašīna, kas izceļās. Mēs ļoti novērtējam to, ka tu vari atbraukt. Varbūt es varu tagad pateikt par to iesūtīšanu kaut ko. Jā. Mīļie skatītāji, tā situācija to iesūtīšanu ir tāda, ka mēs ļoti novērtējam tādu auto, kādu jūs sūtat, un es pats zinu, ka katram savs auto liekas vissmukākais un mīļākais, bet tā situācija tāda, ka būtu forši, kad tiek iesūtīti tie auto, kas ir reti sastopami uz ielām, to, kad jūs zināt, ka visdrīzāk, ka jūsu čomam nav tāds pats autiņš. Vai nu atkal, ja jums tas auto nav tik rets, tad vajag, lai pie viņa pieiet klāt un redzēt, ka tur ir ieguldīts liels darbs, tā kā tur ir jābūt kaut kādam, pieņemsim, interesantai krāsai, vai jābūt tā, lai tu pienāc un viņš ar kaut ko tiešām izceļās. Ja jums ir parasts auto, kurš braukā pa ielām un jūs esat uzlikuši nedaudz lielāks disks un priekšā lūpa, tas īsti nebūs tas, ko mēs meklējam. Es ļoti atvainojos par šo ziņu. Paldies! Kam tu gribēji uzdarīt tagad? Es vienkārši... 48? Man bija jāpasaka, lai Zanē bišķi vieglāk ir, tad vajag, lai čaļi... Es zinu, ka katram jau savu mašīnīti mīļi, bet mēs gribam tiešām, lai tāda eksotika tajā visā. Jā, lai vienkārši skatītājiem būtu interesanti. Tā, lai tu atnāc uz to pasākumu un tu skaties uz to mašīnu un tu domā, kas tā vispār ir pa mašīnu, nekad mūžā neesi redzējis. Vai nu tu, piemēram, piebrauc pie tā 46. pienāca klāt, tā kā bija tas policijas un tev liekas, kā viņš atbrauc tik zem mašīnu, tad tev pasaka, ka tur ir spilveni, vēl interesants dizains. Kaut kāds feature iekšā. Tas jā. Ļoti pareizi. Mācam tālāk. Tālāk. Mums tas saka, vai būs merču bodīte un vajag vairāk merču, jo pagājušajā gadā esot izpirkts un vajag bēdīgi. Jā, mēs pie tā piestrādāsim. Paldies, ka tu uzrakstīji un paldies visiem, kas ieķer kaut ko no merčiņa. Mēs padomāsim arī pie izmēriem un nākotnē mēs arī gribam mazliet pie tādiem mūsu jaunākajiem faniem piedomāt arī, lai viņiem dara kaut kas. Tā kā mēs pie tā domājam, tā kā paldies, jā, būs vairāk. Tad cilvēki prasa, vai būs dēļas pēc pasākuma, kad vajag 2-diennieku ballīti, bet tas varbūt tālākā nākotnē. Es domāju, ka mums līdz tam ir jāizaug, vai ne? Šogad noteikti, ka nē. Redzēs, kāda būs atsaucība un vispārējais. Es domāju, ka visi kopā mēs ar jums, skatītājiem, apmeklētājiem, līdz tam varētu arī izaugt. Tas būtu fantastiski. Mums būtu 2-diennieks ar grupām, ar tusiņu, ar festivālu. Tas būtu nereāli. Ar teltīm. Jā, jo bija īstenībā tā, ka tas pasākums beidzās, pēc tās visas garās saulainās dienas ir tā bēdīgi doties mājās. Tas viss tāds piedzīvojums, visu laiku viss ātri notiek, un tad ir tie, cikos pagājuši beidzās? 7 kaut kur, 6, 7. Jā, bija jau tāds nogurums, kad es nezinu, protams, ir citi cilvēki, kas tikai skatās, varbūt nogurst mazāk, bet es nezinu, es pēc tiem 7 visu dienu saulē, tur vēl tusēt, tas būtu žoski reāli. Bet jā, noteikti vajag. Pieņemsim, mums bija koncerts pagājušajā gadā, un tādu čaļu un vēl kaut kāds DJs pieaicināt, es saku, ka būtu riktīgi forši ballītīs. Normāls zaļam balli iekurināt, ne? Prieku iekurināt, tas būtu labs. Tā kā, jā, viss atkarīgs no tā, cik jums tā visa lieta cepīja un cik jūs braucat pie mums ciemos un kā mēs redzam, kā tas viss attīstās. Ja kaut kādā brīdī tas iet no rāmjiem ārā, mums jāsaprot, jātais 2-diennieks un tā tālāk ar stage un vispārējo. Tā, te vēl bija ieteikums par to, ka šovu laikā mūzika izslēgt. Pagājušajā gadā mūzika pārsita autoskaņu, līdz ar to netik baudāmi. To mēs arī ņemsim vērā. Man liekas, grib to rūkoņu. Un plus vēl te ir par to, ka jautājums, vai sīkajiem līdz 10 gadu vecumam ir vajadzīgs aizsargbrilles un tie ausis, bet tas ir katru vecāku pašu atbildība. Tas mums tā... Es teiktu, ka, ja jūs ļoti satraucaties par savu bērnu, tad tas būtu vajadzīgs, jo, protams, tiek upināts riepas, kaut kādu riepu gabalu nedod Dievs kaut kur aizlidos, un pieņemsim tās mašīnas, kas tur taisa to burnautu, viņas ir tūnēts, viņas ir nedaudz skaļāks nekā mašīnas, kas jūs parastām ielām, un tā kā, ja jums ļoti rūp, lai visi kārtībā bērni, tad tas ir ieteicams, jā. Un es vēl pieminēšu to, ka pagājušajā gadā mums arī cilvēki prasīja, vai drīkst ar suņiem ierasties. Es teicu, ka it kā nav aizliegts, bet vai tas būs pasākums sunim, bet tad šogad mēs tā kā neļausim, būs ieliekt ar suņiem, jo suņi var būt neparedzami, jo tur bija gan mazi klēpju sunīši, gan lieli plēsēji suņi, un tādās cilvēku masās tas nav
nav droši, un arī apsargi mums tā kā ierosināja šo Protams, ir žēl, jo es tur arī staigāju, tur kaut kādu mīļoju, kaut kādas suņus, un neviens man nekod rokās, bet mēs nekad nevaram zināt, kas notiks, un vienkārši mēs negribam arī uzņemties atbildību, kādu mazo tur sakodīs vai kaut kas tāds, tāpēc labāk ne. Man arī liekas, tie dzīvnieciņi mokās, tur ir tās skaņa visu Saule dienu, visu dienu, saulē, tie cilvēki apkārt, un tie suņi var savā starpā saplēsties mazam bērnam. Nu, tas tā, man liekas, vajag tādu, lai nav lieki riski. Vēl eksotisks mašīnas stāv, kas arī faktors. Nu, ka neuzlic virsū, es domāju tādā ziņā. Nekas bišķi piepulēs. Darbiņš būs. Kā tev darbiem vispār? Nu, riktīgi žoski ir darbiem. Tā kā ļoti labi ir un ļoti forši, tā kā ir daudz darba un tā, bet ļoti daudz jāstrādā ir vienkārši. Tagad viss attīstās, tev starp citu vajadzētu pie manis atbraukt ciemos. Es domāju, esam multipli atbraukšu, ko drīz. Es domāju, ka tu novērtētu, jo tur tu biji pie manis kādu laiku apakaļ, tad atbrauc vēl pēc laika, viss palika krutāk, un tad tagad pa pēdējo mēnesi tur vēl viss kaut kas ir Klausies, tu vari man izstāstīt, es pie tevis savu kabrioletu pulēju, ne? Nu, ne pulēja, tā točka nebija pulēšana, tas bija vairāk tīrīšana, to jau bija plēju, kā es viņu tur nopulēju. Nu, labi ir. Jā, bet es vienkārši gribu pateikt, kāpēc tagad gadu vēlāk man ir atkal suns uz jumta auguši? Nebija garantija kaut kāda? Cik reizes tu izbrauc ar to mašīnu? Vienreiz gadā. Es viņu īsumā pārdošu. Gribu kabriolēt. Pa 8 pakām gribat kabriolēt? Es gribētu 6, bet man liekas, ka es pa 6 nepārdošu. Es varētu pa 5,5 pārdot. Es tam kādam vajag ar jaunu apskati. Robs vienreiz gadā izkustina kabrioletu un viņš atbrauc. Kāpēc tas suns tur ir joprojām? Jā, Robs atbrauc, mašīna nav kustināta 2 gadus un viņš vienkārši tāds, nu, var lūdzu iztīrīt tur tā, vienkārši var redzēt, ka tur ir jau gadiem stāv tas putnu sūds nenomazgāts. Zigā, sorry par to, bet, mainam tēmu. Nereiz nav bijis tā, kad Robs ved pie manis, tad, ja ir ekstra gadījums reāli, kad ir sūdīgi, ka es viņam teicu, vecīt, tu kaut reiz atvedīsi normālu mašīnu. M4. Manējo vajag aizvest. M4. Sānus. M4, bet M4 bija ekstra gadījums atkal. Mēs nestāstīsim kāds. Jā, mēs nestāstīsim kāds. Viņi jau gaidīja, kad būs. Mēs to nevaram teikt. Jā, mēs nestāstīsim kāds, bet Robs teica to, ka ja tas nav ekstra gadījums, tad viņš pie manis nevest, viņš atdod kādam vienkāršākam cilvēkam. Tā kā, jā. Es tev nokrāpu īstenībā nesen, sorry. Nav sorry, ar tas ir mašīnu. Nopietni. Jā, piedod. Nu, cik nopietni nokrāp? Pulēšana un keramika. Nopietni? Jā, piedod vecīt. Jā, tu vēl prasīji pasties, tu redzi atšķirību, bet es neredzēju. Labi, es nākamreiz braukšu pie tevi, sorry vecīt. Tā vienkārši gadījās. Tas bija mirkļi, tā kā vājība, saprot? Ar mašīnu, ko es nezinu, vēl nevaru teikt. Es citiem arī laikoju video. Tā, kas mums tālāk ir? Tā, ieteikums izveidot 4x4 kategoriju. Tā kā Burnaucā? Laikam, jā. Tas būtu rīktīgi krūti, ja būtu daudz 4x4. Tur nevajag lielāku lauku uzreiz. Tas ir atkarībā kāds 4x4, jo vilciņā uztaisīt 4x4 un kūpināt visiem 4 ratiem teorētiski var. Ja nav ļoti liela jauda, tad vajag lielu laukumu, lai viņš varētu jau paņemt to vilciņu. Teiksim, ar Subaru es varu, tāpēc, kad es varu regulēt, kā man tā attiecība ir, es varu diezgan uz mazu laukumiņu iegriezt, bet es domāju, ka mums varētu pietrūkt vietas īstenībā. Jā, jo nav jau tik daudz mašīnas, tagad tas X5 bija pagājuši. Jā. Harry. Tu jau nesties šo video, bet jau tas monstrs ir rīdīgākais. 4x4 tā ir lielāka lauku, tad vajag to centru atkal nodalīt. Tas, man liekas, nav arī tik kontrolējami, jo tad, kad man bija 4x4, es viņu driftoju, tu tā vairāk nevar kontrolēt, cik daudz tu slīdi, tur vairāk tāds inerces jautājums. Jo burnaut uz vietas to viņi nevar uztaisīt, tāpēc, ka viņš visu laiku būs kustībā, jo te visi 4 atgriežās. Vienīgais variants ir paņemt 4x4, atsiet, un tad viens uz katru savu pusiņu lauž. Tas būtu vienīgais. Bet nē, tas ir iespaidīgi. Nē, tas nav bīstam. Tas ir viss kārtībā. Nav bīstam. Nē, nav bīstam. Labi ir. To mēs varētu. Ja 2, 4x4, mēs kas ir varam. Kas grib atsieties, tad mēs esam gatavi tādu šovu uztaisīt. 2 rītīgi jaudīgi 4x4, kas ir gatavi laust savu piekaru un pavilkt viens otru. Nākamgad var uztaisīt tādu prikolu, lai 4x4 piesakās un ķipā kam jaudīgāks, kas tālāk aizaugs. Zin, tā kā Nē, mēs šogad to varam. Ja kāds uzrakstīs, nē, mēs varam. Mainam tēmu. Kas mums tur vēl kā? Nē, šogad nevar. Varam rakstīt. Priekšniec šeit, jā. Es ar skatos tos e-pastus sūtēt.
Tu neskaties. Skatos. Es tev saku, paskaties. Nē, man nav laika. Tā, AVD mašīnas arī kādreiz drīkstēs piedalīties. Tas ir all-wheel drive, tā kā pilnpiedziņas? Okay. Kāda ir atšķirība AVD un 4VD? AVD ir all-wheel un parasti tā kā, ir arī 6, bet lielākai daļai mašīna 4 riteņi. 4-wheel drive un AVD, kāda atšķirība? Es pulēju mašīnas neesmu mehāniķis, bet man liekas, ka nav atšķirības. Tā kā 4x4, visi 4 riteņi griežās, all-wheel drive, arī visi 4 riteņi griežās. Ierakstiet komentārā, kāda ir atšķirība. Jūs tā kā visi riteņi... Tu zini? Nē, es saku, nemāšu to. Runā to. Paldies. Labi, kas tā? Pasākums foršs prasītos kebabu faktorī. Jā, runājot par kebabu. Mēs ar viņu runājam, un viņš teica... Citi varbūt nezinu, kas ir kebabs. Jā, kebabs ir viens no interesantākajiem un jaudīgākajiem drifteriem Latvijā. Kroģers, jūs viņu noteikti esat redzējuši lielos driftu pasākumos, mazākos driftu pasākumos. Viņš ir rīktīgs šovmenis, viņam patīk tusiņi, un šogad viņš teica, ka viņš varētu atbraukt pie mums, jo šis ir arī pirmais gads pa ilgiem laikiem, kad mums nesakrīt kopā ar driftmasteriem, ar ko es esmu nereāli priecīgs, jo mēs laiku šo pasākumu taisam kopā ar, nevis kopā, bet paralēli. Sakrīt. Jā, sakrīt ar Priekulas pilsētas svētkiem. Tas arī tāpēc, lai cilvēkiem vakarā viņi var iet uz tiem svētkiem, tur ir skatu un muzons un viss pārējais. Līdz ar to, forši vienkārši liels tusiņš. Un tajā pašā laikā bija tie driftmasteri, kas baigi ir, jo daudz no auditorijas brauc uz driftmasteriem, jo tas ir super pasākums, un tas šogad pirmo reizi nav. Un līdz ar to arī tādi zināmāki drifteri ir gatavi atbraukt. Un Kroģeris, mēs viņu, iespējams, īpašā šovā redzēsim ar viņu automašīnu, jo viņš savu kebabu fighteri arī atvadīs. Un vēl labākā lieta, viņš ir gatavs, ļoti iespējams, negribu apsolīt, bet arī savu kebabnīcu pārvietojumu milzīgo arī atvest pie mums, tā kā būs arī kebabs. Un vēl mēs viņu gribētu žūrijā ielikt. Jā, mēs viņu arī gribam burnaut žūrijā, jo viņš ikdienā jau tik daudz riepu pāris ir uzkūpinājis, ka viņš saprot to lietu. Jā. Viņi tikko nebija podcasts? Vai? Jā, viņš bija tavā vietā sēdēja. Es skatījos to, jā. Jā. Tad sanāk, ka tu to otro pasākumu vienkārši izkonkurēji, jā? Kuru? No to driftmasteru. Jā, tā sanāk, jā. Tāpēc viņi atmetās citādi datumā uztaisīt. Malacis. Jā, paldies. Tagad mums būs kebab faktorijas. Tagad mums būs kebab faktorijas, jā. Man liekas, ka mēs jau pa lielam esam izrunājuši. Jā, tad prasa arī, vai meitenes arī drīkst piedalīties, vai tas ir veču pasākums. Protams. Mums ir bijuši šo meitenes iepriekš, kas piedalījušās. Vajag meitenes. Pagājuši gadu bija ļoti, es neatceros, kam tieši, bet pagājuši gadu bija ļoti foršs tas šovs. To, kad kamēr čals taisīja burnautu, tur kaut kādas meitenes ķiverēs iznāca, tur viņam nomazgāja mašīnu, kamēr viņš burnautu taisīja. Tā kā vienmēr, kur ir mašīnas, tad tā bija šī cīsiņa ballīte, un ļoti forši tur vienmēr redzēt kaut kādas meitenes, tad viss tas tiek atšķēdīts tā patīkam. Taisnība? Jā, tā ir. Tā ir. Robim ir draudzene, tā kā viņš nevar teikt, kad brauciet meitenes. Tev arī ir draudzene, viņš šobrīd skatās tevī. Come on. Nestāst vairāk. Kas mums tālāk tur ir? Mēs, man liekas, esam izgājuši cauri. Ja mēs gribam pateikt par to, ka mēs arī bērniem padomāsim, esam jau padomājuši bērnu aktivitātes, animatori. Ja kādam mazākam apnīk tie dūmi un mašīnas, tad viņas var iemest pūšļos. Jā, mēs šogad gribam, lai ir, jo es saprotu, ka vecāki arī ir mazliet, grib varbūt nogrūst tos sīkos kaut kur mazliet atpūsties. Un tad mēs piedomājam par to. Un tieši konkrēti vēl nesauksim kas un kā, bet būs vairāk. Pagājušajā gadā mums nebija kaut kādas tikai tādas atrakcijas, kas bija jau mazliet pieaugušākiem. Šogad mēs par tā piedomāsim, lai būtu forši. Jā, un cilvēki arī grib vairāk paši iesaistīties kaut kādas konkursiņas, tad mēs par to arī padomāsim, kaut kādas aktivitātes. Ja pagājušajā gadā arī bija, kad Sailunam bija aktivitātes, bet domāju, ka mēs vēl kaut ko izdomāsim. Jā, un paralēli tām Sailunas arī šogad visticamāk, vēl nav 100%, bet es ceru, ka viņi arī šogad uztaisīs tos foršos konkursiņus, un tur tiešām vērtīgs balvas bija, un viņi tur ņēmās visu dienu, tā kā milzīgs paldies arī Sailuna riepām par to, ka viņi tādi ļoti, ļoti aktīvi bija. Tiešām ar sirdi un vēseli tajā visā pasākumā. Varbūt, lai kāds ieraksta, varbūt kādam ir interesanti ideja,
lai viņš ieraksta komentārā, kādu izklaidi tieši skatītājiem varētu veikt. Jā. Jo es arī atnācu un Robim teicu to, ka vajadzētu kaut ko vairāk ar tiem pašiem skatītājiem veikt, jo pagājušajā gadā tas trūka, bija tur tas, ko jūs minējāt, bet man liekas, piemēram, būtu forši, ja būtu iespēja par Baltikas merču bišķi pa brīvu uzvarēt. Kā... Jā, noteikti. To mēs izdarīsim. Rob studio. Rob studio arī varbūt. To izdomāsim. Tas, kas man arī būs aktivitāte visdrīzāk, kad, un ja kāds ļoti labi izdarīs man aktivitāti, tad es viņam arī kaut ko uzdāvināšu. Tas tā izklausījās bišķiņ. Jā. Zin kā, ja būs ļoti labi, es uzdāvināšu. Pasaka vēlreiz tikai tādā zemākā tonītī. Ja būs ļoti labi, es uzdāvināšu. Ļoti labi. Es domāju, tiešām nekautrējamies, rakstam iekšā komentārus, gan jautājumus, kas vēl būtu, gan ieteikums, gan jautājumus un tā tālāk. Mēs noteikti vēl vienu kaut kādu podcastiņu uztaisīsim pēc kaut kādu laiciņu. Pērkam biļetes, kamēr viņas ir ierobežotā daudzumā, jo mēs nevaram taisīt supermilzīgu pasākumu, tāpēc tāpat kā pagājušajā gadā viņas kaut kādā brīdī beigsies. Un, es gribu pateikt vēlreiz milzīgi paldies visiem par to, ka jūs esat tik forši, un dēļ jums mēs varam vispār kaut ko tādu organizēt, un jūs mūs atbalstat un reāli, rītīgi, tā kā uzlādēt, lai varētu to visu darīt. Ja būs kāda mūzikas grupa. Jūs dziedāsiet? Robju duets? Robijs... Rob mēs varētu būt. Jā, double Rob. Rob. Ķipā, tu labi tekstu raksti, jo es dziedu diezgan labi. Man liekas, man ir to dziedāšana labāk iet. Es krieviski kafīgi labi dziedu. Es arī. Nē, mēs varētu uzdziedāt, bet es domāju, ka tas būtu pēdējais burnout challenge visticamāk. Nē, pēdējais burnout challenge, tam varam vienkārši savādāk nosaukt. Rob. Jā, Rob, karaoke, kaut kā tā. Labi, pietiks. Paldies tev, ka noskatījies šo video. Ceru, ka kaut kādas lietas kļuvu skaidrākas. Mēs turpinām strādāt, darboties, gaidīt jaunumus. Vēl būs daudz visādi jaunumu un noteikti piesakamies un braucam uz pasākumu. Super, davai, čau visiem. Mēs visi gaidām, būs ļoti forši. Čau!